gan valdība, gan arī Saeimas deputāti pirmajā lasījumā ir akceptējuši izmaiņas, saistībā ar kuriem tiks paceltas autoceļa nodevas. Tiks paceltas arī tajā skaita transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis uzņēmumam un vieglu transporta līdzekļu nodokļa likmes par 10%. Un tas ir tikai, teiksim, tāds sīkums. Kā mēs zinām, jau CSDD un satiksmes departaments satiksmes ministrijas, viņi paziņojuši, ka paceļot un paaugstinot ceļa nodevu, tiek plānots 25 miljonus uzreiz novirzīt ceļa posmam Rīga, Daugavpils, Nīdzgales posms. Šosejas Daugavpils Rīgas posms, Daugavpils Nīdzgale. Šīs posmas patiešām atrodas briesmīga stāvokli, loģiski, ka tam ir nepieciešama nauda. Bet, manuprāt, ja satiksmes ministrijā nedaudz labāk paskatītos uz to atalgojumu, ko saņema projektu ievesēja Rail Baltica un cik naudas tika izmantotas tieši šim neveiksmīgajam projektam, tad varbūt bez nodevas paaugstināšanas varētu realizēt autoceļu nepieciešamas remonta darbus. Bet tas ir tikai sākums.